Tāds lūk pavisam īsumā ir mūsu augstais viesis Tomas Hendriks Ilves, Igaunijas prezidents. Neapšaubāmi cilvēks, kuram, manuprāt, skumji man to atzīt, bet viņš brīžiem ir lielāks Latvijas patriots nekā mēs, dažs labs no mums ikvienu, vai arī no Latvijas politiķiem. Kas notiek? Kāpēc Igauni tādā gadījumā visu laiku mums ir priekšā un mēs joprojām viņus, būsim godīgi apskaužam mazliet? Tāpēc to mēs esam aicinājuši noskaidrot šeit studijā. Es nebīstos ar Igaunijas ekspertu, ciennieku, atzejotāju un tulkotāju Gundaru Godiņu. Labvakar, Guntar. Labvakar. Mēs esam studiju biedri, tāpēc mēs varbūt varam arī uz to runāt šobrīd. Guntar, saki, tu esi nodzīvojis ilgus gadus Igaunijā. Tu pazīsti abas šīs valstis ļoti labi. Kur slēpjas tas igauņu tas brīnums? Kur? Viņi čaklāki par mums ir. Kas notiek? Varbūt tādēļ, ka latvieši tik daudz stāstīja anekdotas par igauņiem. Viņi stāsta par latviešiem? Nē, tās ir tikai dažas anekdotas. Varbūt tas bija tāda atriebība, bet tas, protams, ir joks. Sekojot tam, sākot pat no mitoloģijas, tāpēc, ka es esmu tulkojis arī gan igauņu tautas dziesmas, gan tālāk arī igauņu varbūt klasiķus un tā tālāk. Varbūt šis atbilde ir slēpjas, bet mums nav tik daudz laika. Un es domāju, ka atbilde, kādēļ varbūt Igaunijā tiešām veicas labāk nekā Latvijā, lai gan varbūt visos rādītājos arī nebūsim no tā, ka mēs visu noliedzam, kas ir Latvijā. Tomēr es domāju, šis intelektuālais lādiņš, kas ir Igaunijā ļoti svarīgs. Mēs redzējām vienu no spilgtākiem politiķiem, tagadējo prezidentu Tomasu Hendriku Ilves. Ko nozīmē intelektuālais lādiņš? Ko tu ar to domā? Ar to es domāju ļoti daudzas lietas, kaut vai sākot ar to Tartu universitāti. Tārbata bijusi, jā. Bijusi Tārbata, kuru būtībā, ja mēs skatāmies vēsturiski, šo universitāti piedāvāja latviešiem, no kā viņi atteicās. Igauni atkal neatsakās no šīm lietām, kas ir intelektuālas. Tālāk mēs ejot skatāmies otru prezidentu, kas ir pirmais prezidents pirms Ilvesa, protams, Lenards Merī. Tā kā es strādāju vēstniecībā, bija vairāki prezidentu vizītes no Latvijas, bija ļoti, ļoti interesanti arī gatavot šīs vizītes, jo kopā ar vēstniecības kolēģiem un ļoti labi spilgti atceros pirmo vizīti, kad Vairaviķa Freiberga brauca, un man bija jātulko Lenarda Merī runas, kas bija ar gariem teikumiem. Es domāju, ka te ir ļoti daudz dažādu komponentu, kāpēc. Arī Somijas televīzija, piemēram. Jā, es gribēju teikt, mazliet, ja mēs tā par igauņiem runājam, mazliet tāda arogance, jo viņiem piemīt gan. Viņi vienmēr ir, kā mēs ar lietuviešiem esam valodziņā tuvāk, vai ne? Viņi tomēr tā kā vairāk pozicionē sevi kā ziemeļvalsts. Viņiem patīk tā mazliet pozicionēt, ja? Tāda varbūt arī tāda augstprātība, un tas ar viņiem piemīt. Es domāju, ka varbūt augstprātība ir ļoti varbūt arī dažreiz noderīga. Ir sevišķi šādām tautām, kas skaitliski nav lielas, kam ir šī konkurences iespējas, varbūt nemaz tik milzonīgi lielas nav. Un tāpēc šī intelektuālā bāze, kas ir, teiksim, minot arī visus IT, kādēļ Igaunijā šī e-valsts, viņiem ir tāds e-rīk, kurā ir gan veselības aprūpes, gan tā tālāk, kas ir tehnoloģiski. Tas ir jautājums par to, kā, teiksim, to izvirzīt mērķus un viņus sasniegt. Bet jautājums ir, Latvija arī varēja un izvirza dažādas mērķus, bet mēs ķildojamies ļoti bieži savā starpā. Igaunijā viņi neķildojās, es domāju, politiskajās sfērās, ikdienā tas ir savādāk cilvēkiem, bet, teiksim, politiķi neplēšās. Varbūt, ka mums problēmas tāpēc, ka pa daudz plēšamies un nekustās uz priekšu nekas. Igauņi, protams, arī ir savas, bet tās ir ļoti tādas strīdi, kas ir intelektuāli atkal nevis tādi politiski nekā varbūt Latvijā, teiksim, varbūt arī Igaunijā tomēr korupcija ir mazāka. Sevišķi skatāmies agrākos laikos, ja mēs paskatāmies uz mūsu politiķiem. Bet es domāju, ka mūsu varbūt to apziņu iedragā tieši varbūt tādi neveiksmīgi politiķi, kas ir mums bijuši diezgan daudz, ja mēs sākam skatīties. Viņam arī tā nav tā, kā es negribētu teikt, ka mēs savu skeletu skapīs. Protams, ka ir. Bet tik daudz un tik izteikti, kas varbūt izgāžas arī starptautiski, tas igauņiem es tā neesmu Bet viņiem redzējis. Ir noteikti pašapziņa daudz lielāka nekā latviešiem. Man ir skumji to atzīt, bet man tā vismaz liekas. Kā tev? Man liekas arī, ja mēs arī pat tautas dziesmās skatāmies vai mitoloģijā, tad igaunis vienmēr ir bijis tāds ļoti pārliecināts par sevi. Protams, ka mēs arī varam neusticēties visam, ko igauņi arī saka. Mums vajadzētu arī pārbaudīt, jo tas varbūt ir tāds psiholoģisks
Mēs visu laiku darām labi un pareizi, un tad varbūt arī ir tas pareizais. Bet ja mēs skatāmies arī skaitļus un ciparus, un mēs skatāmies arī, kā tad reāli ir, nu, tad tomēr Igaunija tajās sfērās, kas ir ļoti noteicošas, tomēr ir priekšā. Tā ir, atkal es atkārtojos, bet tā ir izglītība. Un tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs gribētu zināt, varbūt arī, ko Igauni varbūt domā, teiksim, par latviešiem, un varbūt tā ļoti nopietni, tad bijušais vēstnieks Igaunijā, rakstnieks un dzejnieks Jāks Jērīts uzrakstīja grāmatu, ko es pavisam nesen ir izdota, ko tulkoju. Un te ir ļoti lielas un labas atbildes uz to, arī kā Igauni skatās uz latviešiem. Varbūt, ka mēs varēsim lasot, izlobīt, nu, kur tur slēpjās tas jā, nu noteikti. Nu noteikti. Bet vai Igauniem nav problēma? Nu, es neticu arī tā, ka viss var būt. Es lasīju vienu komentāru, kamēr bija sižets par Lenārtu Merīru, viņam viegli smilds, bet par Ilvesu, ka tas ir PR veiksmīgs valsts līmenī, bet viņiem tas ir tādā ļoti labā līmenī viss. Es domāju, ka tas jau pašos sākumos, un te arī atkal es varētu minēt, kā varbūt prezidentu Lenārtu Merī, kā tādu ļoti labu vizītkarti. Tur nebija tāda sūkstīšanās. Viņš to stimulu iedeva sākumā, kad atjaunojās kaut vai tas, ka Lenārts Merī nodibināja pirmais arī Igaunijas institūtu, kas bija organizācija tūlīt pēc tam, kad mēs kļuvām brīvi. Šajā, nu, teiksim, šī institūta darbība, tālāk jau viņa vēstnieka darbs Somijā, kas bija arī ļoti nozīmīgs. Un tālāk jau pakāpeniski atkal prezidents. Respektīvi, viņi uzbūvēja Lenārta Merī vadībā ļoti labus pamatus, lai varētu savu valsti reprezentēt un virzīt tālāk pasaulē ar tādu pluszīmu lielu. Un te ir varbūt arī līdzība, teiksim, Lenārta Merī un Ilvesa kunga, teiksim, šajā brīvajā domāšanas veidā, teiksim, viņa izturēšanās kā prezidentam ļoti brīvi, nevis tur ļoti saspringti vai stīvi un tā tālāk. Un tas arī rada varbūt, nu, kaut kādā veidā varbūt lielāku uzticību arī no sabiedrības puses un arī starptautisko uzticību. Bet viņi ir maza nācija, tāpat kā mēs. Viņi mazāk pat skaitlis nekā mēs esam, protams. Vai šī krīzes rezultātā no Igaunijas brauca prom cilvēki daudz? Pie mums Latvijā ļoti taču daudz aizbraukuši. Kā ir Igaunijā? No Igaunija arī brauca, bet Igaunijā ir atšķirība tādā ziņā. Nu, oficiālie skaitļi ir 75,000, kas ir, nu, lielākoties. Gan jau viņi bišķi lielāki. Noteikti ir lielāki, bet tā ir vairāk Somija. Tātad, tā ir ļoti tuva zeme, kurā būtībā nu, viņi aizbrauc uz darbu un brauc atpakaļ. Tāpat kā mēs braucam. Aizbraukuši pa īstam, vai ne? Bet, protams, tas skaitlis nav salīdzināms ar Latvijas skaitli. Bet Igaunijā tāpat ir bezdarbs un mēs to redzam. Bet es domāju, ka uzticība savai valstī, teiksim, ļoti tāda nevis patētiska, kas varbūt ir falša, bet ļoti tāda dabīga. Tas varbūt Igauniem arī ir vairāk. Arī šajā grāmatā mēs to jūtam. Lai gan Jāks Jērīts ļoti atklāti runā arī par latviešiem. Viņš arī neslēpti arī, teiksim, redz, kādas ir mūsu, varbūt pat muļķības, ko mēs darām. Varbūt kā diplomātam tā ir liela uzdrīkstēšanās. Bet arī te atkal ir šī brīvības sajūta. Es varu pateikt to, ko es domāju. To pašu var darīt Lenārts Merī, to pašu Ilves. Es teikšu tev lielu paldies par ātro ieskatu Latvijas un Igaunijas mentālajās atšķirībās, latviešu un igauņu mentālajās atšķirībās. Protams, ka tas ir daudz lielāks, pat varbūt pētījuma temats. Paldies saku dzejniekam, tulkotājam Guntaram Godeņam. Cerams, ka kaut ko no tā, ko mēs runājam šodien, nu tos tajā labā nozīmē Ilves kungs, kas tagad uz 3 dienām atbraucis ir uz Rīgu, kaut ko pastāstīs mūsu politiķiem un tie to uzklausīs. Paldies!